7:34 minūtes. Laika ziņām, un tās lasīs kāds cilvēks, kurš nu pat ir bijis ārā un zina, kā tur ir. Piektdienā Latvijā vēl aizvien būs jūtama ciklona ietekme. Laiks būs mākoņains, daudz viet pa laikam līs. Informē Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Vējš vēl aizvien saglabāsies lēns līdz mērens. Līdzīgi kā naktī, arī dienā vietām laiks būs miglains un dūmakains. Piektdiena būs šīs nedēļas siltākā diena. 10+15 grādi. 24. oktobra nacionālais siltuma rekords uzstādīts 2006. gadā, kad Rēzeknē gaisa iesila līdz pat 16,6 grādiem. Darba nedēļas pēdējā diena galvaspilsētā aizvērtēs ar pelēcīgu laiku. Palaikam līs, tomēr būs silts. Maksimālā gaisa temperatūra 13+15 grādi. 24. oktobra siltuma rekords Rīgā uzstādīts 1943. gadā, kad termometra stabiņš pakāpās līdz 16,5 grādu atzīmei. Kā raksta kāds tavs fans pie tavas jaunās dziesmas, Tuvums. Beidzot es sagaidīju šo balss tembru. Tas ir tas, ko ļoti pacietīgi gaidīju. Bet tas jau ir stāsts par Dona jauno dziesmu. Un skaidrs viens, ka laikziņas lasīt tev patīk tieši tikpat, cik dziedāt. Labrīt! Labrīt! Labrīt, ir 7:40 minūtes, 20 minūtēm 8 no rīta. Rīta, Valdis, Dons un tu. Un kā raksta mūsu klausītāja Dāce, tad Dona laika ziņas bija ļoti nomierinošas, tā kā vakara pasaciņa. Forši piekdienu vēlot. Labrīt. Paldies. Labrīt, Don. Labrīt. Mēs šodien ar klausītājiem runājam par tām dziesmām, kuras tu klausies atkal un atkal. Nu, tās dziesmas, pie kurām tev ir tā sajūta, ka iesprūst replay poga. Kā rakstīja kāds tavs klausītājs? Jā. Pie tava klipa jaunā. Vai tev tā mēdz būt ar dziesmām? Komentāros. Jā. Vai tev tā mēdz būt ar dziesmām? Mēdz būt, jā, protams. Mēdz būt, un tās dziesmas... Es parasti īstenībā klausos uz atkārtošanu. Man ir uzlikts tas, ka visu laiku, jebkuru dziesmu, kuras uzslēdz, viņi vienmēr atkārtojās. Un tā, jā. Nu, Bet tā var minēt kādu piemēru? Vai, nu tas ir viens tāds... Te man jāpaskatās, jo es nosaukumus precīzi nepateikšu tā. Kas ir tava spēlētākā dziesma? Spēlētākā... Un tad izrādās, ka Dona dziesma ir spēlētākā. Tā, jā. Nē. Pieņemsim, tur ir... Nu, manā telefonā, ja tu paskatītos, tad no pēdējā laika tā pilnīgi noteikti ir. Es nezinu, cik reizes es esmu... Pēdējā laikā ir tas, kurš... Paolo Nutini, tāds skotu mākslinieks, kuram ir itāļu asins iemiksēts caur vectāvu. Un viņš, jā, nu tur ir daudz skaņdarbi, tur These Streets vai White Lies, vai tur... Saintriģē, mēs noteikti palūkosimies, paskatīsimies. Bet nu stāsts par tavu dziesmu. Tūdaļ pirmatskaņojuma radios konto ēterā piedzīvos tavu dziesmu Tuvums. Ar tieši šādu nosaukumu arī tavs lielais koncerts nākamgad. Un es drusku apskaužu tos mūsu klausītājus, kas to piedzīvos tūlīt pirmo reizi. Jo tas ir skaisti. Tas ir saviļņojoši. Un, jā. Un es savukārt visu laiku brīnos, kā tu spēji neietekmēties no tā, ko tu pats dzirdi. Nu, protams, ka ietekmējies, bet es regulāri jaunajās dziesmās medīju kaut kādas references. Aha, šis ir no turienes, tas ir no turienes. Un tu klausies, domā, pats, Don, kur tu to visu ņem, johaidīgi? 19. jūnija pēcpusdiena, tāda pusdienas laiks. Mēs bijām Raunā, tādā lauku mājā, uzbūvētā studijā, ko uzbūvējis Miks Fričfelds ir. Un tur tāds zaļš noplucis sāds dīvāns. Es tajā atgāzos, to ģitāru paņēmu un sāku spēlēt, un tā dziesma ļoti viegli nāca. Man bija tiešām tāda sajūta, ka mēs ar DJ Rudu vienkārši frekvenci. Tur kaut kur augšā 107,2, jā, kaut kur, bet tur bišķiņ tālāk, 170,2. Un vienkārši, un Rūdz tā, jā, šis ir, un tas tā arī notika, un tur vairāk neko nevajadzēja mainīt. Tā kaut kādā plūsmā. Kaut kādā plūsmā, kaut kādas dienas, divas es jūtu, ka būs dziesma, un te nu viņi ir. Radio Skonto.
Wow, es domāju, ka dzīvē nekas man vairs nepārsteigs, bet šī Dona dziesma, tā rakstlīga. Un es jūs brīdināju, es taču brīdināju jau 6. Dons tuvums, un es domāju, ka mēs šorīt nevienu reizi vien vēl nospēlēsim. Zin kā, ne visi mūsu klausītāji ir pamodušies. Mums šodien ciemos Dons ar savu jauno dziesmu. Labrīt. 7:50 minūtes, ļoti daudz skaistu atbalsta vārdu tev, Dona, un sajūsmu par dziesmām, no pirmām taktīm skudriņas skaisti. Paldies par sajūtām, noteikti replāju šodien, rīt un aizparīt. Uz atkārtošanu. Jā. Redz, kur runājot par Donu, viņam arī ļoti skaista dziesma, kur personīgi es varu klausīties 100 reizes pēc kārtas, un tā ir ielas pašā galā. Tātad katram ir kaut kas cits. Stāsts par brocēniem. Jā. Par Bērzu aleju, vai ne? Pirmā iela. Pirmā iela un mājas numurs 1. Nopietni? Jā, tad, kad vēl man bija deklarētā adrese brocēnos pirmā iela 1, tad Rīgā man teica, nu labi, beidziet, jo kāda īstenās. Bet atgriežoties pie šīs dziesmas, kas ir šīs dziesmas stāsts? Šīs dziesmas stāsts tāds... tā divos vārdos ir tad, kad tu pieņem zaudējumu un tu pieņem zaudējumu un tu saproti to, ka arī atsevišķi esot ir tuvums un tu viņu sajūti smaržās caur garšām, caur atmiņām un sajūtām un skatiem. Jā, tas ir tāds mans stāsts, bet katrs noteikti atradīs kaut ko no sevis, priekš sevis. Tu atsūtīji dziesmas, Valdim liku pa priekšu klausīties tikai dziesmu un pēc tam skatīties videoklipu. Dziesmā ir ārkārtīgi skaists videoklips. No sirds iesaku sameklē YouTube noskaties, bet Valdim es teicu, zin kā, Valdi noklausies pa priekšu un pēc tam skaties to videoklipu. Tu saprati, kāpēc? Jā. Tur Matīsam Spailim un visai komandai, un Mārtiņam Saskam, un Mārim Meikšānam, un Jānim Bergam. Tu pats braucēt ar to auto? Brauc, protams, jā, bet tas pirmais aplis bija, es sēdēju blakus Mārtiņam, un pirmajā aplī es biju nobijies. Bet pēc tam es sapratu, ko viņš dara. Un viņš dara to vienkārši pārliecinoši un drosmīgi. Tikpat pārliecinoši, kā tu dziedi. Tas bija kaut kas vienreizējs. Jā. Mēs, Don, par tevi ļoti priecājamies. Mēs turam īkšķus un tiešām apbrīnojam tevi to, kā tu esi audzis. Un tas tavs briedums ir tik ļoti atbruņojošs un skaists. Un to bauda arī mūsu klausītāji. Es strādāju radios konto 32 gadus. Laikam, 33. Es 30. tu 33. Tiešām? Jā. Jā. Nē, 32. ritiņu. Un es izdarīšu kaut ko tādu, ko mēs radios konto nekad mūžā neesam darījuši. Jā. Jā? Jā, es tev saku jā. Sarunājuši? Jā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Paldies. Radios konto. Tas ir mans zēns, tavs tuvums, tas ir mans zēns.